Mani sauc Roberts Ķīlis, un brīvā laikā strādāju par ministru. Un šodien es vēlējos padalīties ar jums dažās atziņās, kuras nav varbūt vakardien radušās, to nav man kājas pastāstījušas vai kādi putniņi galvā iečivinājuši nesen. Bet atziņas, kas ir kļuvušas arvien izaicinošāks un izaicinošāks pēdējā gada pusotra laikā. Proti, tas ir jautājums par to, priekš kam izglītība, īpaši ņemot vērā to, ko to ar to dara. Pēc tam, vai tajā pašā laikā, kad to iegūst. Dažas dienas atpakaļ man bija iespēja, kā varbūt arī daudziem citu valstu ministriem, būt Londonā uz vienu izglītības diskusiju fórumu, kas bija apvienots vai savietots arī ar izglītības tehnoloģiju izstādi. Un tās impresijas, kas radās no līdzdalības šajā pasākumā, iespējams arī raksturo to mulsumu vai izaicinājumu, par ko es šodien stāstīšu. Proti, no vienas puses ir milzīga tehnoloģiju pārbagātība, dažāds piedāvājums, tāds, kas varbūt var šķist iespējams tikai fantastikas grāmatās, kas ir domāts bērniem. Liekas, ka tas viss ir tik forši, es nezinu, tur planšetes, ko savieto, atvieno, saliek kopā kā skārienu jutīgo galdu ar kustībām telpā, maina slaidus un ar izsaucieniem dabū interneta informāciju un visādi tādu brīnumu. No vienas puses milzīgs potenciāls, kas ir informācija un komunikācija tehnoloģijām, ne tikai arī telpas izkārtojumam, lai tas būtu izglītību veicinošs, arī māju, celtniecībai, apkārtējās vides iekārtojumam. Iespējas ir milzonīgas. No otras puses ir šī sajūta par tādu kā strupceļu no satura viedokļa. Proti, iedomājieties, tad ministri diskutē par to, kā tālāk izglītības joma varētu attīstīties, kas tur varētu būt būtisks, interesants, aizraujošs, specifisks, vajadzīgs, svarīgs, ko mūsu bērni mācīsies, un nonāk pie sekojoša secinājuma, kas ir kā kopējās zināšanas jau ilgāku laiku, vairākus gadus. No vienas puses ir skaidrs, ka tie mazie, kas iet bērndārzos un pirmajās klasēs, piedzīvos 2100. gadu, lielāko daļu no savas dzīves pavadīs pasaulē, kur būs fundamentāli atšķirīgi no tā, ko mēs zinām. Tas ir absolūti skaidrs, ka var salīdzināt savā pieredzē, redzēt, ka 10-15 gadi ir pagājuši un lietas ir daudz savādākas. No otras puses, neviens nezina, kas tur tālāk viņus īsti gaida, ko viņi darīs, kā viņi dzīvos, kādās sociālās apvienojumos dzīvos, kā izskatīsies viņu telpa, kurā viņi kustēsies un dzīvos, gulēs un strādās, ko nozīmē vispār darbs, kāds tas izskatīsies. No otras puses viņus māca cilvēki, lai cik labticīgi un labi nedomātu, kuru izglītība sakņojas 70. un 80. gadu priekšstatos par to, kas ir pareizs, par to, kā jādzīvo, par to, kas ir labs, par to, kas ir vērtīgs. Un šis paradoks ir neatrisināms, šī pretruna neatrisināma. Tad bērni, kuriem kaut kas jāiemācās tajā laikā, kamēr viņi apmeklē skolas mācību iestādes, kas noderētu,
dzīvē, par ko mēs nevēl neko nezinām, un to māca cilvēki, kuriem pie labākās gribas iespējams nav iespējas iedomāties, kā tas varētu būt. Tā ir zinām pretruna. Tehnoloģisku iespēju pārbagātība var darīt gan arī, vai es atvainojos par žargonu, da jebko, ko jūs vēlaties mācīt vienalga, ko un kā, taču ko tieši, nevienam tādas īsti priekšstata nav. Tā, nopietni. Ir tikai sajūta, ka mēs acīm redzot visu laiku kļūdamies un nepareizi mācam savus bērnus. Tāda iekšēji traumējoša sajūta, ka mēs neko labu viņiem nedaram, mācam kaut ko pilnīgi garām. Nav patīkami, vai ne? Iedomāties tā, teiksim, cilvēkiem, kuri vada tos procesus vai kur atbildība ir noteikta. Lūk, ar ko tas viss saistās? Visdrīzāk saistās ar to, ka nav vienkārši un viegli atbildēt, kam vajadzīga vai nepieciešama izglītība, godīgi sev iekšēji tumšā telpā kaut vai, pat ja to nevar atbildēt publiski cilvēkiem, kas skatās vai sēž, to nav vienkārši atbildēt. Viens, protams, ir visvienkāršākā un triviālākā atbilde ir tā, ar ko es tad mēģināšu attīstīt to savu domu un varbūt arī tad dzirdēt jūsu viedokļus. Ir skaidrs, ka izglītība, zināšanas, iemaņas, spējas, vienalga, kā mēs saucam, ko tur trenē, bērniem, jauniešiem ir domāts, lai iegūtu profesiju vai lai zinātu, mācētu, prastu profesiju. Savukārt, lai atbildētu, protams, uz to, kas ir profesija vai kas ir profesionāls, proti profesijas pārzinātājs, šeit arī ir virkne, teiksim, sociāli, kulturāli priekšstati, ar kuriem jātiek galā. Ir tāds sociologs Ričards Senets par dažādām lietām rakstījis. Vairākus gadus atpakaļ viņš uzrakstīja un publicēja grāmatu, ko es latviešu valodā varu saukt par amatnieku. Tas nav nekas atkal pilnīgi svaigs, bet, manuprāt, visnotaļ savdabīga grāmata, kas apraksta to, kā ir veidojušies vai radušies vai attīstījušies dažādi amati un kas ir nepieciešams, lai kāds uzskatītu sevi par amatnieku un lietas pratēju. Un klišē, kas no šīs grāmatas ir ieviesusies arī sabiedriskajā telpā un domā, ir tas, ka bija laiki, tātad viduslaiki apmēram, kuros lai kāds vai kāda iegūtu profesionāļu status, tātad no mācekļa zeļa kļūtu par meistaru, pie tā vai citas nodarbes, vienalga, kas tas būtu, apavu ražu taisīšana, mūzikas komponēšana, sveču liešana, vienalga ir jāpavada apmēram 10 000 stundas. Un tad var cītīgā tajā 10 000 stundu laika pavadītajā darbā, tad var iegūt šo māku, iemaņu, skaitīties arī sociāli akceptēts un tā. Ja jūs pareiķināt noteikti, cik laiku mēs, vai mūsu bērni, vai mēs paši veltam mācību procesam, tad noteikti saskaitot tās stundas, ko mēs veltam skolai un universitātei, es domāju, mēs varam teikt, ka tuvu tam apmēram jau arī būs. Noteikti jūs ziniet, ka apmēram, ja saskaita apmēram 15% no laika bērni, kas apmeklē skolu, pavada skolā. Pārējo viņi nav skolā. Un tad dažas stundas patiesībā dienā pavada skolā, protams, viņi mācās arī mājās. 10 000 stundas jūs esat profesionāls. Ļoti normāls uzstādījums jautājums, protams, ir, cik daudz no tā ir iespējams tagad un vai ir iespējams pavadīt tik ilgu laiku, lai apgūtu vai mainītu profesiju. Atbilde visdrīzāk būs nē. Darba tirgus, nosacījumi un ekonomika paģēra daudz straujāku nomaiņu. Nepietiek, lai iegūtu jaunu profesiju, nepietiek vienkārši vietas, telpas, laika, resursi dabūt tās 10 000 stundas. No 10. daļu ir jāiztiek kādreiz, lai nonāktu no vienas profesijas pie nākošās.
Otra izmaiņa, ko es vēlētos piedāvāt, vai arī to sajūtu, varbūt, ir tas, ka skaidrs, ka ir virkne noteiktu realitātes vai pasaules procesu, ikdienišķu lietu, kas fundamentāli maina savu raksturu tieši tagad, kad mēs dzīvojam un elpojam. Es atvainos par šo piemēru, bet es gribēju viņu izmantot. Tad ir pastmarka no 19. gadsimta, kura pašlaik ir pieejama vai arī pasta pakalpojums var apmaksāt vienkārši ar digitālu kodu palīdzību, saņemot to uz mobilā telefona ekrānu un uzrakstot uz tās aploksnes, ja kāds grib sūtīt vēstuli. Tad nelīmē pastmarkas, bet uzraksta vienkārši ciparu virkni. Tas jau dažādās jomās tā ir, ka ciparu virknes aizvieto taustāmas lietas. Tā ir otra lieta, kas nozīmē, ka dažādas ierastas, kultūra akceptētas, literatūra apdziedātas lietas, procesi, parādības fundamentāli maina savu raksturu. Neskatoties uz to, ka nav laika tam 10 000 stundām veltīt, lai profesiju nomainītu, vai nav vienkārši telpas un iespēja, neskatoties uz to, ka būtiski mainās daudzas ierastās lietas, tomēr izskatās, ka darbs un profesija gan pasaulē, gan arī Latvijā turpmāk joprojām būs galvenais ienākuma avots nospiedošajam vairākumam cilvēku. Citi avoti, kā piemēram, ienākumi no īpašumiem, vērtspapīriem un tā tālāk, tas tomēr būs izteikta mazākuma ienākuma avots. Pārsvarā lielākā daļa, 80, vienalga cik sauciet procenti, strādās. Tad mainīs savu darbu pret ienākumu. Un tad darīs to noteiktā veidā, tas ir noteikts profesijas ietvaros. Trešais tāds elements, tad profesija un darbs būs. Tie apstākļi, kas savulaik noteica, ka kāds ir profesionāls, ir būtiski mainījušies, un daudzi ikdienišķi parastas saprotamas lietas, kulturāli nostiprinājušas, arī fundamentāli mainās. Kas savukārt nozīmē, ka, lai, piemēram, kāds kaut ko plānotu, piedāvātu, strukturētu no izglītības procesa, ir virkni jautājumi, ko nākas atbildēt un minēt. Ja? Cik un kam, piemēram, Latvijai vajadzēs tādus vai citus veida darbiniekus, cilvēkus, kas darīs to vai to, pie tam, kas viņiem jāzina un jāprot. Tas arī jāspēj atbildēt, lai kaut ko darītu sakarīgu. Kā jau es minēju, lielākā daļa no izaicinājumiem, vismaz liela daļa no izaicinājumiem nāk no tā, ka mēs, paldies Dievam vai par nožēlu, dzīvosim ārkārtīgi ilgi. Man uzreiz jūs jābēdina, jūs lielākā daļa arī no tiem, kas noteikti skatās un kas ir jaunāki par mani, visdrīzāk nomirs no vēža vai vājprāta pēc gadiem 80, 70. Un to pārējo laiku nāksies kaut ko darīt uz šīs zemītes. Ārkārtīgi ilgu laiku, nenormāli ilgu laiku. Tas ir, jūs iedomājaties, tātad 70. Atceraties, bija tāds pasaka laiks, ko sauc par padomu laiku Latvijā. Reiz tāds bija. Un tad bija situācijas, kur sievietes devās pensijā 55 gadu vecumā. Tas ir pārtrauc darba gaitas 55 gadu vecumā. Dzīves ceļš bija salīdzinoši saprotams, ja tur bija kaut kāda bērndārza skola, pēc tam augstskola, tad nosūtīja kaut kur strādāt, strādāja 25, 30 gadu, ne vairāk, dažkārt pat mazāk, un devās pensijā, un tad saņēma pensiju, un pēc tam ap 65 gadiem tur nomira. Pensijas sistēma, noliekot malā tos sociālos aspektus un tā, protams, bija veids, kā cilvēkiem varbūt arī ar godu atvadīties no virpes vai darba vietas un nenomirt tur uz vietas, bet kaut kur citur. Un dzīves ceļš un mūžs bija diezgan skaidrs visiem, kā tas ir. Tagad izstiepja to vēl par gan 2 reizes ilgāk, un nekas vairs nestrādā. Ja?
Skolas nekādīgi nevar sagatavot visiem 50, 60 gadiem. Cilvēki visdrīzāk neies pensijā 55 gados, bet 70 un vēlāk. Ja? Jūs vispār tādu neredzēsiet, niet kā pensija visdrīzāk. Vai arī zināsiet, ka ir tāds nostāsti, ka kādreiz tā ir bijis. Un tas, kādā veidā cilvēki nodrošinās vecumu, nebūs saistīts ar to, ko viņi dara vai ko viņi ir mācījušies. Tā saikne praktiski nebūs. Tas, ko mācās skolās, nederēs tam, lai varētu nopelnīt pensiju. Tā visdrīzāk būs. Būs jāpameklē cita veida motivācija, kāpēc kaut ko darīt un iesprīgt. Mēs arī, protams, varam novērot vēsturiski, ka ir jomas un profesijas, kas ir bijušas apdziedātas un fetišizētas, bet kuras ir atmirušas un beigušās. Un tagad ir grūti. Man ir grūti savai 5-gadīgai meitiņai pastāstīt, kas ir vagars, piemēram. Ja? Kas tas tāds? Grūti. Līdzību nav. Kur vēl kādām lietām par tādām lietām kā telegrāfs un telegrāfiste, kas savulaik bija kulta profesija. Tehnoloģiskās attīstības rezultātā virkne profesiju vienkārši ņem atmirst un nāk jaunas vietā. Un te es vienkārši paņēmu vēl 2 gadu vecu ziņojumu, patiesībā tas jau nav nekas svaigs, ko viena kompānija gatavoja Britu valdībai, kas raksturoja nākotnes darbus. Vienkārši uzskaitīja tāds kā scenārija veidā, kāda varētu būt nākotnē tāda pieejamas profesijas vai nodarbes. Ja? Dažas no lietām ir pilnīgi saprotams, un cilvēkiem ir, tā ir viss kārtībā. Personiska uzlabojuma un attīstības konsultanti. Visi, kas kaut ko dara ar ķermeni, garu, tur palīdz attīstīties, kaut kādu jaunu garīgu pieredzi iegūt. Tā ir normāla profesija, to mēs tā kā saprotam. Viņi dažādi izpaužās, ja, lai pašiem nevajadzētu no žurnāliem mācīties, ko sev apgraizīt, un kādas pulverīšas tur lietot, un kādas grāmatas lasīt tur kaut kā uz dullot. Tad ir profesionāļi. Ir tāpat arī cilvēki, kas māca organizācijas, kā pareizāk izmantot resursus, visus, kas tām ir, veselība, enerģija, tā tālāk. Tāpat arī ir profesija, kas ņemot vērā enerģijas būtisko nozīmi vai patēriņu būtisko nozīmi cilvēku dzīvēm, palīdz to visu pareizāk un optimālāk iekārtot, kā pareizi izvietot siltumierīces mājās, ja, tur kā režīmus iestrādāt un tā tālāk. Bioinformācijas speciālisti, ņemot vērā, cik daudz bioinformācijas tiek izmantotas, tad tur vajag speciālus zināšanas, lai to pārvaldītu visdažādu veidu bioloģisku informāciju, kas nonāk dažādu dienestu rīcībā un tā tālāk. Speciāli izmantoju šo kvalitatīvās novecošanas konsultantu un dzīves nogales plānotāju, kas man liekas ir interesanti. Profesija 14. gadā tā ir tādā piedāvājumā pēc šo pētnieku domām Lielbritānijā, kā pieprasīt. Tad cilvēki dzīvo ilgāku dzīvi, viņi īsti nezin, ko ar to mūžu nogali darīt, un tad ir cilvēki, kas viņiem palīdz par naudu to visu izplānot. Citādāk, ziniet, ko 30 gadi ceļot pa pasauli, tas ar kaut kā bezmērķīgi. Tad tur ir cilvēki, kuri to visu sistematizē. Un iekārto un iedod jums, teiksim, kaut kādas receptes, ko darīt. Ja? Tagad jums derētu iepazīties no jauna ar kādu partneru, piemēram. Ja? Tas jums uz kādiem 3 gadiem noderēs. Un tad pēc tam, māja tur jāpamaina. Un par to lūdzu, tad man samaksājiet. Tie, kas palīdz iekārtot vēja enerģijas avotus, sauks vēja fermeri, mums rīksnieki ir zināmi, ja? Tie, kas meklē āderes tur un tā, bet ir tie, kas palīdz uzstādīt tos propellerus, ja? Tā, ka viņi pareizi stāv tur, kur vajag, lielākus un mazākus. Ūdens tirgotājiem brokeri, tas ir tāds, varbūt arī saprotamāka lieta, ūdens kļūst arvien dārgāks un retāks resurss, un ir valstis, kurām ir daudz ūdens, mēs, piemēram, par to vispār nedomājam, dzeram no krāna Rīgā un lietojam, cik daudz mēs gribam.
Un ir, protams, valsts, kurās tepat Eiropā mums kaimiņos, dienvidos, kuros ūdeņus regulāri pieved ar tankeriem un ar vilcieniem, un ūdens nav pieejams kā tāpat vienkārši viegli, kā tas ir Latvijā. Mēs pagaidām to nevaram iedomāties, kā tas ir, bet ir valstis, kurās un sabiedrības un zemes, kurās kļūst ļoti nopietni. Piedodiet par šo vienkāršumu konsultants, tas ir ņemot vērā sistēmu ar vien lielāku un lielāku sarežģītību, drošības, kontrolas sistēmu. Ir cilvēki, kas palīdz. Vienkāršākais veids, tad ir pultis mājās, ja? Cik jums ir, es nezinu. Es vakar saskaitīju, lai zinātu, ka šodien pateikt, man ir 7 pultis mājās. Dažādām lietām. Pie tam ir pultis, kas strādā uz vienu to pašu ierīci, bet ir vairākas. Un sistēmas ir kļūst ar vien sarežģītākas, un tad ir cilvēki, kas vienkārši palīdz to vienkāršot visu. Tā, lai tas nav tik komplicēti, nesaprotami. Gan ierīces, gan aparatūru, gan vidi ņemtu maksimāli vienkāršot. Tās zināšanas ir ļoti vērtīgas. Privātuma saglabāšanas koncepts, domāju, visiem skaidrs. Tagad ir pieņem, ka tas nav jautājums, kādā veidā saglabāt kaut ko, kas ir privāts. Jo patiesībā visi jau var gan atrast, gan uzrakt, un ir kādi cilvēki, kur grib tomēr saglabāt zināmu privātumu, gatavi maksāt par to internetā, sabiedrībā un tā. Zināšanu gids, tas ir klasisks virtuālais skolotājs, kas palīdz internetā, tur tagad automātiskās sistēmas tāds ir, bet kas palīdz jums atrast pareizo informāciju un tā tālāk. Kibertekārs, tas ir tā kā bibliotekārs tikai izmantojot informāciju tehnoloģiju vidi. Ja? Tad jūs aiziet uz punktu, teiksim, Nacionālajā bibliotekā, kas atvērsies, es ceru, un tur jums pretī ir kibertekārs, bibliotekārs, kibertekārs, vienalga. Un, teiksim, jūs sakiet, man būtu nepieciešams manam tur kursa darbam tādu un tādu veidu informāciju un tādu veidu avotus un tā. Jūs sakat, labi, pienāciet pēc 10 minūtēm. Ja? Pēc 10 minūtēm jūs atnākat un tur viss ir sameklēts un sapakots tā, ka jums nosūta uz jūsu adresi, ja, to visu paciņu ar informāciju. Jūs varat iet un strādāt un taisīt to savu darbu. Kāds savāc speciālists jūsu vietā nepieciešama informācija. Tad, ka jūs ziniet, paši sēžat tur internetā, rakājaties, meklējat kaut kādus rakstus, un to dara profesionāli. Un tā tālāk. Dirižābļu pilots, tas ir tāpēc, ka ir megapolisi, kurās grūti pārvietoties ar mašīnām, un tad jums ir labāk pārvietoties no māju jumtiem no vienu uz otru ar dirižābļiem. Tas ir ātrāk nekā nobraukt lejā, noķert taksi, pa korķi izbraukt, pēc tam atkal uzbraukt. Ja? Labāk nopietni cilvēki šito saka, ka tās ir noteikti veidi profesijas. Mācīt dirižablu pilotēt, ja nemaz nav tik vienkārši. Šis ir arī tā kā saprotams lietas. Sociālo sistēmu dizainers. Jums jāpiegādā pakalpojums iedzīvotājiem Latvijā ļoti būtisks jautājums ar retinātu apdzīvotību, kā jūs piegādājat dažādu veidu pakalpojumus, ņemot šos te apstākļus vērā. Nodizainēt pakalpojumu piegādi. Inteliģento drēbu dizains. Ziniet, es pieņemu, ka neviens nesēž inteliģentajās drēbēs vēl. Tās, kas tur maina krāsu no emocijām, sūta biometrisko informāciju, kamēr jūs staigājat tur. Bet citās valstīs jūs varat, es neminēju to adresi internetā, ir, teiksim, brita firma, kura gatavo individualizētus apavus, un tas piedāvājums viņš nemaz nav tik dārgs, bet tas piedāvājums ir tāds, ka jums ir tāda zeķīte, ko jūs uzvelkat kājās abās, un staigājat, un tā zeķīte uzkrāja informāciju, un tas vienkārši nosūta to zeķīti. Vai informāciju attiecīgo kompāniju, viņa ir fiksējusi visu kājas kustību dažādos apstākļos, tur kā viņa svīst un kā viņa tur griežās un tā, un tad jums vienkārši izgatavo tos apavus tā, ka tas ir piegriezts pie attiecīgi kreisās labās kājas īpatnībām. Jebko tur, zābakus, kurpes, inteliģentais apavi. Ļoti normāli vienkārši lieta, saprotam un nemaz ne īpaši dārga. Par drēbēm mēs arī nemaz nerunājam. Mums ir arī latviešu cilvēki, kas strādā ar inteliģentu drēbju pagatavošanu un dizainēšanu. Tās ir tūlītējās nākotnes
profesijas, dažas no tām jau ir aktuāls. Ja? Jautājums ļoti vienkārši, vai iela kas, piemēram, Latvijas skolās, kas šitam gatavo? Kas, piemēram, iemācīja cilvēkus, kad viņš beidz vai viņa 12. klasi un zina, ka viņš pēc pāris gadiem būs dirižabļu pilots vai teiksim, privātam konsultants vai novecošanas konsultants. Un tā. Visdrīzāk nē. Taču tas ir tas, ko dara cilvēki, kur ir vajadzīgas zināšanas. Kā viņi un viņa šo zināšanas iemaņas iegūst. Sagrābst, vai ne? Nav nekāda sistemātiska procesa. Kur ir tā problēma, par ko ir interesanti padomāt. No kurienes var izraut sistēmu, kas vispār ir tik gana fleksibila, kas var gatavot cilvēkus šādām līdzīgām profesijām. Es nepieminēju, piemēram, to, ko viņi jau tā kā no fantastikas pasaules tie pētnieki piedāvā, teiksim, laika apstākļu policistus. Tur tāda pilnīgi crazy doma, kas, jūs principā varat zakt mākoņus. Tā doma tāda, ka mākoņi noteikti veids sabiezējums, kas nodrošina lietas apstākļus. Jūs varat radīt to ar noteiktu ķīmisku vielu, uzsmidzinot, un tad, piemēram, provinces, tas piemērs no Ķīnas, provincēm ir dažādas iespējas tos laika apstākļus dabūt, un tad viena otrai mēģina nozagt mākoņus. Un tad ir kaut kāda policists, kas ķerst tos, kas mēģina to šķidrumu spricēt. Tā. Pilnīgi fantastiski, bet viņi nopietni strādā ar kaut kādām tādām idejām, tādas varētu būt nopietnas profesijas. Padomājiet, 20 gadus atpakaļ, ja, dažas no tām, protams, arī būtu neiedomājams. Tas viss ir tajā vēl apstākļī, ka ne tikai kaut kādas lietas, kas ir 150, 200 gadu vecas, mainās, bet tādas, kurā fundamentāli notiek pārmaiņas, kas ir tādas epohālas, 500, 600, 1000 gadus ietvaros. Ja? Viens ir tas, ko kādi var, daži dēvē par anti-Gutenberga revolūciju, tad grāmatu izzušana no noteiktām jomām. Nav tā, ka vispār izzūd. Skaidrs, ka grāmatas paliek kā dizaina objekti, tur mājās plauktā ielikt un palepoties, un statusa signāls, un kāds varbūt arī pat lasa grāmatas, bet tas formāts, kāds tas ir, tas vienkārši zūd ārā un tiek aizvietots ar pilnīgi citām informācijas patērēšanas, glabāšanas, nodošanas formām. Tādām, kas ir jau izaicinošas vairāk gadsimtu griezumā. Tam savukārt, protams, seko virkni citu seku, kam ir atkal nākošā atsitiena efekts, piemēram, uz zināšanu autoritāti. Tas nav nekas, protams, oriģināls piemērs visiem zināms. Savulaik gadus 200, 300 atpakaļ, arī 100 atpakaļ, pat mazāk 50 atpakaļ, ir noteikti autoritīvi avoti, kuri ir pēdējā instance, lai zināšanas būtu drošas. Ja? Lielākā kā zināšana, kā jūs saprotat, vispār ir relatīvs pasākums, tur nav nekā droši, tas viss balstās zināmiem ticējumiem, ja? Ka tā ir un tā nav, un tad ir kādas autoritātes, kas saka, šitā ir un viss. Ja? Britu enciklopēdijas savulaik avots. Kāda Britu enciklopēdija? Katrs rada kaut kādu saturu, saliek kopā, piemēram, Wikipēdija vislabākais piemērs, kurā autoritāte ir ļoti diskutabla, dažādām atziņām, kas tur ir, bet tā ir ērtākā un visplašāk lietotā. Līdz ar to zināšanu autoritātes raksturs būtiski mainās. Mainās tas, ko nozīmē būt par profesionāli. Noteikti daži no jums jau to arī zina. Es vienkārši izmantoju piemēru, brutālu piemēru savulaik, un joprojām, manuprāt, ir uzskats, ka, lai jūs būtu profesionāli, nezinu, tur kino operatoru vai režisoru, jums ir noteikti jāmācās stingri un riktīgi un ilgi un daudz un tā tālāk. Alternatīva ir nopirkt par vienu latu, labi, drusku vairāk šitos te štruntus, ja, filmēt un visādi veidu kombinēt un ielikt un priecāties par to. Agrāk to vienkārši nevarēja darīt visi. To varēja darīt ārkārtīgi ierobežot cilvēku skaits, kaut ko nofilmēt, samontēt un piedāvāt citiem. Tas, kas savulaik bija veids, kā atlasīt profesionālas elites, ir izīris.
un aizvietojies ar ļoti plašu patēriņa pieejamības praksēm. Mācību tehnoloģijas, piedošana, šitas te ir kaut kas ļoti aizvēsturisks patiesībā, ja tad cilvēki tā kā es stāvu un kaut ko stāstu klātesošiem cilvēkiem, vislielākā daļa no tikta auditorijas, es ceru, nesēž te, kas nozīmē, ka patiesībā varētu būt arī tā, ka neviens nesēž. Ja? Un tāpat notiek process, informācijas nodošana, varbūt tāpat, kad es nestāvu šeit, bet ir kaut kas, kas griežās un ir ierakstīts un uzmontēts, kā mācīties, tad lekcijas, kā formāts, tieši klātbūtnes nodarbības, kā formāts, lekciju pieraksti, ko jūs joprojām daži vēl te mēģina darīt, ja? Kas ir salīdzinoši old schools, ja? Teiksim, ar rociņu rakstīt. Kaut gan varbūt arī, zinām, mērā laba teiksim, laika pavadīšana. Tas viss tā kā arī strauji mainās. 20 gadu atpakaļ tā vēl nebija. Ticiet man, es mācījos augstskolā, patiešām visiem vajadzēja pierakstīt un citu veidu dabūt no lektora informācijas nebija. Tagad jums viens lektors, varbūt paskatīties, kā viņš tur dīžājās, jo saturu noteikti var dabūt no alternatīvas, kas ir ierakstīta video lekcija Harvardā vai Sorbonnā. Šitas viss, kas saistās ar dažādu darbu vienlaicīgu darīšanu un darba raksturu maiņu kā tādu. Ja? Es nezinu, cik jūs tur strādājat, to man ir grūti pateikt, bet man jau, kaut kādā ziņā nonākot ministra amatā, es esmu drusku ar laika mašīnu atgriezies iepriekšējā laikā, jo man ir darba laiks izrādās. Ja? Pirms tam, kad es nebiju ministrs, man tā īsti darba laika nebija. Nebija noteikts laiks, kurā es pavadu darbā. Ja? Fiziski tur atrodos. Tagad man tāds ir. Bet es domāju, ka lielākā, tāpēc, ka tāda vecišķa profesija, tas ministrs ir tāda no veciem laikiem. Bet pārsvarā lielākā daļa cilvēki jau nav tāds noteikts darba laiks, kurā jāatrodas noteiktā vietā un jādara noteikts darbības. No dažādiem punktiem to var darīt dažādās diennakts stundās un laikos. Tagad, kāpēc tas viss ir? Tāpēc, ka to visu stāstu, tāpēc, ka, protams, līdz ar dažādām šīm izmaiņām, ko dara cilvēki, kāpēc, cik ilgi, nonāk zem izaicinājuma vai zem jautājuma arī tāds kopējais priekšstats par to, kas ir tas, uz ko sabiedrībām vajadzētu tiekties un priekš kam vajadzētu dizainēt dažādas procesus, tā skaitā izglītības. Ja? Vienu varam saukt par klasisko izaugsmes modeli, te ir pazudis vārds modelis, bet kurā ir vairāki tādi punkti, kas ir tāds ierasts klišejs, kā mēs domājam par to, kas ir labi, ja notiek valstī vai sabiedrībā. Labi ir darīt tās augtos high-end darbus, ja? Tātad labi apmaksātus, lielāku individuālu brīvību dodošus darbus. Tas ir tas, uz ko ģimenes var rosināt savas atvases, mācies par juristu, ja, tur un tā tālāk. Tie ir high-end darbi. Otrs priekšstats, kas saistās ar to izaugsmi, ir tas, ka izaugsme saistās ar pieaugošām investīcijām, ka mums ir jāinvestē iekšā vairāk vairāk naudas. To bieži, piemēram, naudas. Tas, ka kāds iedomātos, ka izaugsme varētu būt ar to, ka mēs mazāk liekam iekšā. Tā kā nevis tik daudz, cik agrāk, bet mazāk. Piemēram, dabūjam labāku rezultātu no mācību procesa mazāk mācoties. Mazāk laika patērējot mācībām. Tas taču ir iespējams iedomāties, ja kaut gan tas neietilpst tajā klasiskajā priekšstatā. Klasiskajā priekšstatā, teiksim, lai kaut ko dabūtu, daudz jāmācās. Un tad jums neklasiskais modelis būtu, lai kaut ko iemācītos, jēdzīgi jums nav tik daudz, kā agrāk jāmācās, mazāk.
jāņem mazāk priekšmetu, jāmācās ierobežotāks skaits stundu, ātrāk jāiet mājās. Padomājiet, diez vai tas ir tādā klasiskā priekšstatā par izaugsmi iederīgs, ja? Ka mazāk, nevis vairāk. Kaut gan, tas patiesībā ir kaut kas tāds, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks izglītībai, ka izglītībai iespējams ir jādara mazāk nekā agrāk. Un daudz, kas jādara mazāk nekā agrāk. Un tad būs labāk, tad rezultāts būs iedzīgāks. Nevis jāizņem 20 dažādas tēmas, bet tikai 3, bet iespējams padziļināti. Ar to pietiek, jo pārējās 17 tie cilvēki paši kaut kā iemācīsies un atradīs. Tā kā es ilustrēju, tā nav tikai abstrakta tēze, tā diezgan konkrēta un noteikti dažādās jomās, gan finanšu, gan izglītības, gan citās, var atrast ekvivalentus. Ja, ka varbūt kādreiz ir prātīgāk investēt mazāk naudas, vai tērēt mazāk enerģijas, vai tērēt mazāk laika uz to vai citu darbību, un būs rezultāts labāks. Kopumā būs vairāk. Tad ir trešais elements, kas te izaugsmē klasiski pieder, ka ir tie foršie sektori, kuri, ja tādi mums ir daudz un augoši, tad valstī vai sabiedrībai labi. Tāds high-techs vai biotechs vai informācijas tehnoloģija, telekomunikāciju joma vai pakalpojumi, ka tie ir tie sektori, kuros tā izaugsme ir tā, kas atbilst modernai sabiedrībai. Diez vai modernai sabiedrībai ir mašīnu būve, tur zivsaimniecība, bet šis atbilst. Tad tie divi attiecas uz to subjektīvo sajūtu, ka viss ir normāli. Vai forši. Ka ir pareizi. Viens no tiem ir tas, ka pārticība, tas, ka es jūtos pārticis, izpaužās kā individualizēts patēriņš, tā dažādība vai iespējas dažādi patērēt. Tā ir pārticība. Ko cilvēki vēlās? Pārticība, kas tas tāds ir individualizēts patēriņš. Un patēriņš pārsvarā kā materiāls labklājības pieaugums. Ja? Tas ir tas, ko mēs piedāvājam cilvēkiem, apmaiņā pret to, ka viņi gatavi dzīvot un strādāt šādā sabiedrībā, kas ir šādi organizēta. Visdrīzāk šitas modelis, priekšstat kopums par to, ko nozīmē nesaskan nekādīgi vai ļoti maz ar tām lietām, kas raksturo tās pārmaiņas. Ko es gribēju kā ilustrāciju, dažiem vienkārši pārējais tāpēc, ka es jau esmu aizrunājis, ka ilustrācija šo te piemēru, man liekas, ka tas ļoti fiziski sajūtams izmaiņu labs piemērs, ja tā sauktā vertikālā lauksaimniecība, proti piemērs, kas rāda, ka pat vistradicionālākajās nozarēs, tad gadu tūkstošiem, kas ir praktizēts noteiktā veidā, notiek šīs izmaiņas un kas diez vai ļauj klasiskam modelim un saistītajām sistēmām palikt tādām, kā ir. Tad piemērs ir ko nozīmē vertikāla lauksaimniecība, gan jau jūs ziniet. Ja? Tāpēc, ka kāds dzīvojis ir Purciemā Ķengaragā, viņš noteikti sastapies ar vertikālo lauksaimniecību tikai tādā mamatieru formā, tur, kur audzē kaut ko uz balkoniem. Ja? Bet šeit ir savādāk, jūs nevis laukā audzējat visu, bet stāvos. Traktors braukā pa stāviem. Tur ir sasēts viss un aug viens pēc otru, viens virs otru. Nevis šādi, bet augšā. Un tas ir pietiekami efektīvi, piemēram, lielās pilsētās, kurās piegādāt no laukiem nemaz nav tik vienkārši. Tas ļoti dārgi, jūs labāk tur uz vietas audzējat tos tomātus, torņos. Vai tos zirņus, vai kartupeļus, vai ko jūs gribat. Cilvēks, kas ir pieredzis, vai arī kura pamata iemaņas ir bijušas audzēt laukā, tas iemaņas principā nedara šitam te pasākumam, kas tajā tornī ir. Jo tur vispār cilvēks lāgi nevajag. Tur vajag sistēma analītiķis pārsvarā un tos, kas salabo elektrības padevi. Ja tur kaut kas, tas fermeris, kas tur staigā pa to lauku un ir braukājis, tas vairs neiedarās tajā jaunajā. Un šādi ir visur. Ja? Skolotājiem arī, taču arī, vai ārstiem, piemēram, arī mainās tas, ko viņi dara.
gan jau pat jūsu laikā bija skaidrs, ka skolotāji zina mazāk nekā bērni. Ne? Tas jau vairs nekas jocīgs nav. 30 gadu atpakaļ tas nebija iespējams, kad skolotāji zināja mazāk nekā bērni. Tagad tas ir iespējams. Tā ir. Skolotājs normāli zina šur tur mazāk nekā bērni. Ārstē nepieskaroties ķermenim. Viņi var pat nezināt īsti visas detaļas, tāpēc, ka tas viss notiek uz sensoriem, ekrāniem, skatoties un tā. Ir fundamentāls izmaiņas tajā, kā tradicionālās nodarbes un jomas paģērē zināšanas. Protams, tas traucē iedomāties pasauli tādā klasiskā izpratnē. Un tad ir kaut kādas virkni tām pazīmēm, kas arī mainīgas no tā, kā mēs testējam, dabūjām atgrieznisko saiti, pārbaudām kaut ko un tā tālāk. Ja mēs kaut ko saražojam, pat normālā vidējā mēroga kompānijā Latvijā diez vai būs laiks kaut ko baigi iztestēt, kā tas strādā, izeksperimentēt. Ja? Tas viss būs jāpalaiž vienlaicīgi ar kaut kādu produktu tikko saražotu prototipu, ko frīki, kam patīk inovācijas, paši izmēģinās, atsūtīs, ko viņi par to domā, uzrakstīs Twitterī vai kā, un to jūs izmantosiet, uzlabot to prototipu. Un tādā veidā patiesībā tas produkts tiks radīts. Viņš vienlaicīgi tiks radīts, testējot bez laika un iespējām kaut ko pārbaudīt ar ļoti īsu dzīves ciklu, ko uzreiz atkal vajadzēs nomainīt jaunu un jaunu. Šīs spējas, es nezinu, cik jums ir, bet to es tā ļoti labi pat uz savu vecišķās profesijas jūtu. Man vairs nav laika pārlasīt kaut kādus dokumentus divreiz. Man dažkārt nav laika pārlasīt viņus pat vienreiz. Nav. Ja? Jums ir jāpieņem lēmums, balstoties uz kaut kādām elementiem no zināšanām, dažām informācijas druskām, kaut kam pārskrīnot pāri, un šis lēmums ir fināls. Tādā kā viņš nav pārskatāms. Un tā ir tāda normāla ikdienišķa dzīves situācija, kurā prasības ir pretējas tam, kas savulaik tika mācīts skolā, kad tu izlabo, uzraksti to savu sacerējumu, pēc tam melnrakstu, pēc tam izlabo, uzraksti tīrrakstu un tad aizdeja uz nodot. Tas vairs nestrādā. Kādi melnraksti, kādi tīrraksti. Pirmais arī ir tīrraksts un puspabeigts. Un ar to jāiztiek un nav vairs iespējas kaut ko atlabot, jo diena ir pagājusi un atkal nākošais uzdevums nāk virsū. Un šīs, protams, ir pilnīgi cita veida prasības attiecībā uz spējām apgūt informāciju un tā tālāk. Un šis ir tas vienkārši, kas acīm redzot raksturo realitāti dažādu jomu un profesiju strādājošiem. Es vienkārši velku uz vienu no varbūt secinājumiem savā izrunā, proti, ka klasiskais izaugsmes modelis vai 20. gadsimta saucam, kā gribam, saistās ar noteiktu profesiju parametriem. Tad ir kaut kas, kas raksto cilvēku kā inženieri vai ārstu vai skolotāji vai fermeri vai kas tas būtu. Ir noteikti metode, ar kā tikt līdz tām zināšanām un iemaņām. Drīzāk tagad mums ir darīšana ar virkni tādu vāji saistītu, vispārīgu spēju un kompetenču, kurš pēc tam tiek izmantots dažādu nodarbju darīšanai dzīves laikā. Vai vēl trakāk, ja jūs gribētu radikālāk, profesijām īsti nav jēgas vairs gatavot. Tas, ka profesiju parametri tik strauji mainās, vai arī tie mainās pietiekami raiti, ka nav jēgas tajā visā investēties. Ir jēgas investēties tajā, lai spētu pieņemt ātri lēmumus, strādāt dažādos diennakts laikos ar dažādiem cilvēkiem, patīk, nepatīk,
pašam veidot savu priekšstatu par un plānu savai dzīvei, dienai, nedēļai, mēnesim, spēt sazināties, pārliecināt citus cilvēkus, būt ārkārtīgi elastīgām savās prasībās. Šīs ir tās lietas, ko, ja māca, tad var būt ārsts, fermers, skolotājs, inženieris, kā nu vajag tajā brīdī tai ekonomikai. Tas jau ir pilnīgi cita veida sabiedrība, kurā nebalstās uz kompetencēm, kas ir raksturīgas profesionālajām ierobežošanām, bet uz kompetencēm, kas ir tādas ģenēriskas. Ir divi cerīgi, naivi, romantiski piedāvājumi vēl, ko varētu mēģināt likt izglītības idejai pamatā un izmantot. Viens no tiem ir kādu laiku atpakaļ piedāvātā ideja par to, ka izglītība ir tāpēc, lai veicinātu radošumu. Koncepts ir diezgan platonisks, tādā ziņā, ka visi cilvēki piedzimst ļoti radoši, tikai skolas iznīcina to radošumu. Vienkārši nocērt. Beidzam skolu, visi neradoši. Tāpēc, ka profesijām sagatavoti. Noteiktā lietā. Tātad, kas jādara, saprotot, ka visi ir radoši piedzimuši ar dažādiem talantiem, tad jāmēģina radīt vide un stimulācija, lai katram tie talanti izpaustos un attīstītos, un nevis gatavotu tur profesijām, bet gatavot vienkārši kreatīvus cilvēkus, kas pēc tam ar to savu kreativitāti kaut kā jau tiks galā un dzīvē uz priekšu. Tas tāds romantisks piedāvājums, vai ne? Foršs. Tad ir cits piedāvājums, piemēram, mācīt tikai to, kas fizioloģiskā līmenī paliek. Tas vairs nav tik romantiski. Ir kaut kādas lietas, ko cilvēki iemācās uz visu mūžu. Tur brauc ar velosipēdu, piemēram, dejas soli. Un tādas lietas. Tas nav tāpēc, ka nekas cits nebūs tik noturīgs, kā šī fizioloģiskā līmeņa rutīnas, ko iedzen un ietrenē. Un tad jums ir patiesībā iznāk tā, ka tas izglītības LV tajā kontekstā, ko tad un priekš kam izglītība, jums ir 3 atbildes, vai pareizāk 4. Viena izglītība savā būtībā negatavo profesijām, jo profesijas cilvēki nomaina, drīzāk tās ir nodarbs, vairs nevis profesijas. Tā ir viena atbilde, ko nedara izglītības process vairāk. Un tas varbūt bija kļūdaini domāt, ka izglītība, vai cerēt, vai paļauties, ka izglītība dos profesiju. Otra atbilde ir, iespējams, izglītība ir tā, kas ietrenē tādas vispārīgas kompetences un iemaņas, tur strādāt nenoteiktībā, pieņemt ātri lēmumus. Trešā atbilde ir, ka izglītība atver talantus, kas ir sākotnēji cilvēkos iekšā, un 4. ka izglītība ir vienkārši fizioloģisks treniņš, iedzīt rutīnas tādas, kas paliek līdz kapa malai. Ja? Tāpēc, ka pārējais viss ātri mainās. Secinājumi ir ļoti graujoši. Ja? Kā jūs saprotat, piemēram, ja jūs pieņemat pēdējo versiju, tas, ko jūs mācat, skolās nav tur matemātika vai ģeogrāfija, tas ir virspusēji. Spēlējat sportu, dejojat, tas ir tas, ko skolā jādara. Un tas ir mācību iestādes galvenais uzstādījums. Iztrenēt šīs lietas, kas paliek līdz mūža beigām pārējo, jau kaut kā viņi sagrābstīs. Radošumam savukārt, protams, atkal ir cits koncepts, ja, ka skolā ir jāpārtrauc tā fabrikas metafora, ka visi ierodās noteiktā laikā, mācēs noteiktas stundas, noteiktus periodus, noteiktus priekšmetus. Pie tam te ir nopietni aizmugurē pētījumi. Nesen divi kolēģi, viens no Oksfordas ārsts un viens tehnologs, mēģināja pārliecināt, ka Latvija, Zolīts strādā universitātē un pēta un tā tālāk. Viņiem tas piedāvājums visnotaļ interesants. Tad ārsts izpētījis bija, ka, es tā vienkārši, lai pāriet uz beigām, ārsts bija izpētījis, ka vislabāk izārstēs tie pacienti, kurus nevis katreiz regulāri modina pēc noteikta laika tās zāles rīt vai analīzes tur nodot, bet kad viņi mostās, tad, kad viņi var,
un viņi ārstē tad, kad viņi nomodā, kā nu kuram tur sanāk, ja? Jūs visi tur ziniet, es nezinu, cik jūs esat slimnīcā bijuši, ja? 7, 8 augšā un tā tālāk. Ka vislabākie rezultāti, un vislabāk izārstēs tie, kuriem ļauj, tā kā savieto ārstēšanu ar viņu bioloģiskiem ritmiem. Kad viņi mostās, tad viņus arī ārstē. Secinājums priekš skolas ir tāds pats. Pētījuši arī skolā, tad, ja jūs varat nākt, kad jūs gribat, ja? Gandrīz, ka pamostās tad iet uz skolu. Kā nu kuram. Sanāk tas, tad iet. Tā ir vislabākie rezultāti. Tad viens atnāk 9, otrs 12, un tad ir vislabākie mācību rezultāti. Nevis, ka visi atnāk 8. Tom ir, piemēram, eksperimentāli pierādīts. Ja, tad jūs ņemat kontrolu grupu un testu grupu un pārbaudot, vieni nāk pēc svilpas, otra kā grib. Rezultāti tad kā grib ir labāki. Tad, piemēram, radošumu dara tā. Un tas arī skolas koncepts reāli īstenots daudzās vietās, kurās nav vienotas klases, kurās cilvēki nestaigā no viena kabineta uz otra, kuros, piemēram, mūzikas stunda nav vispār vairāk, tāpēc, ka ir telpa, kur nodarboties ar mūziku, un tur ir 4 atnākuši, kas dzied, viens tur uz austiņām spēlē ģitāri, citi tur kaut ko studijā ieraksta. Tāds tas mācību procesa koncepts, lai attīstītu radošumu. Tur uzreiz sekas, idejas ir diezgan konkrētas. Stundas ir beigušās, kabinetu ideja ir beigusies, tāpēc, ka parādās tikai mācību jomas. Reāli eksistējušas skolas daudzās pasaules valstīs, arī mēs tādas varam būt. Ja? Tad pirmajai versijai, kad tas dažādas kompetences māca, tādā noteikta veida cilvēku izdzīšana dažādiem, ka mācību priekšmeti nav tāpēc, lai iegūtu konkrēti zināšanas matemātikā, bet lai iztrenētu noteiktas kompetences, lai iemācītos, teiksim, iedomāties lietas, sintezēt un tā tālāk joprojām. No kā es jau cenšos tā kā optimistiski visu to beigt un pateikt, ka ir kaut kādas, vismaz kaut kādas atbildes uz to, kam ir izglītība, bet ir skaidrs arī tas, ka, lai, piemēram, piedāvātu un pārliecinātu Latvijas cilvēks par noteikta veida ceļu izglītībā, tāda vai cita vai trešā izvēle būs jāizdara. Un vislabāk, protams, to izdarīt nevis vienam cilvēkam, bet lielākam cilvēku skaitam vismaz sadalīt atbildību un nejusties vainīgam par to, ka ar saviem lēmumiem ir padarījis nelaimīgu veselu paudzi Latvijas cilvēku. Liels paldies jums par uzmanību. Lūdzu. Kā var kaut ko mainīt? Labi. Tātad, kā var kaut ko mainīt, ja tieši tie, teiksim, vecie mācību spēki ir ar tik lielu pretestību pret jebkāda veida radošumu, kultivēšanu vai jebko, jo viņi domā, ka viņi zina labāk? Ignorējiet. Ļoti jauki ar šo skaisto atbildi mēs varētu arī noslēgt šo Rīgas Mākslas telpas akadēmijas pirmo lekciju. Es esmu ļoti pateicīga pirmkārt Ķīļkungam par to, ka viņš atrada spēku un laiku pie mums atnākt, un jums, kas ir ieguvuši vienu fantastiski interesantu stundu šovakar, plus bonus ir izstādes, plus bonus ir Splendid Palace filma. Un katrā ziņā man šķiet, ka tas, ka Rīgas Mākslas telpa ir atvērusi durvis šai akadēmijai un mēs reiz mēnesī tiksimies līdzīgās sarunās, mūsuprāt, mēs ar tā kā speram tādu solīti mūža izglītības virzienā, jo man faktiski ir liels prieks, ka šodien pārsvarā ir jaunieši. Šeit vecie cilvēki ir slinki un viņi droši vien sēž pie datoriem. Cerams. Paldies liels! Paldies! Paldies jums!